Tā. Um, tā, jūsuprāt, vai politiķi kādreiz, tas ir atkal cehājuma jautājums, vai politiķi kādreiz iegūs labu slavu iedzīvotāju acīs, vai tik un tā tiks vainot visos grēkos? Nu, tas attiecās atpakaļ uz to, ka ļoti viegli vainot politiķus. Es domāju, ka tas būs ļoti ilgi, kamēr politiķi tiks vainoti. Bet pēdējās partijas uzstādījums, un tas ir arī mans personiskais uzstādījums, ir atgriezt varu tautai un atgādināt par to, ka tauta ir īstā, ka tauta ir varas turētāja, ka tas ir, ka vara pieder tautai, tā kā tas rakstīts Satversmē, un vienkārši atgādināt to, ka tā varas īstenošana ir ne tikai vienreiz 4 gados caur vēlēšanām, bet viņai jābūt daudz biežākai. Tā kā, ja politiķi parādīs, ka viņi dzird, ja politiķi parādīs, ka viņi ne tikai dara kaut kādas savas lietas, bet ka viņi tiešām uzklausa un ņem vērā, tad es domāju, ka ir iespējams. Grūti, ilgi, bet es ticu, ka tas ir iespējams. Ticu. Labi, ejam pie nākošā jautājuma. Tas Uldis vaicā. Tas nav no sērijas pasapņosim pēdiņās, bet kāds ir jūsu plāns, ja iegūstat vēlēšanās vairākumu balsu? Jo, ja negribat uzvarēt, tad kaujā nav ko līst. Kādus cilvēkus jūs virzat uz priekšu, kas jums ir spējīgi virzīt ekonomiku, ārlietas, iekšlietas? Pagaidām mani biedē vairāk tāls, ar kādu sākāt savu iepazīšanu, bet pasaulē tas varētu neaiziet iekavās investoru biržas, bla, bla, bla. Tas nav no sērijas pasaņosim, bet kāds ir plāns, ja iegūstat vēlēšanās vairākumu balsu? Man liekas, šis jautājums ir no sērijas pasapņosim. Mēs esam ideālisti, mēs esam sapņotāji, mēs tā kā gribam dažādas lietas bīdīt, kas ir varbūt izklausās neticamas vai neiespējams, bet labākajā gadījumā mēs tiksim iekšā Saeimā ar knapi 5% plus. Labi, es zinu, ka man šito nevajag teikt, jo mūsu pēc dažādiem reitingiem, mūsu dažādām aptaujām, mūsu reitingi ir kaut kur starp 12 un 16%, bet labi, mums būs dažas vietas, un mēs nedabūsim vairākumu. Mēs arī fiziski nevaram dabūt vairākumu, jo mums ir tikai 38 deputāti. Pie tam, ņemot vērā to, kā mēs tikām formēti, kā tika pēdējā partija veidojusies, tā nav tāda. Tie deputāti ir pietiekoši dažādi. Mums daudzos jautājumos ir diezgan atšķirīgi viedokļi. Ir kaut kas mūs vieno, bet ir daudzos jautājumos mēs diezgan asi iekšpusē, diskutējam. Tā kā, kopumā mēs esam 38, tā kā mēs nevaram dabūt vairākumu Saeimā. Pat, ja mēs dabūjam kaut kādu lielu daļu, 10 cilvēki, visdrīzāk, ka mēs lielās partijas, viņas ir daudz vairāk pieredzējušas tajā vienošanās un politiskās tirgošanās spēlē, un viņas acīm redzam mūsu stums malā. Tā kā es neredzu, ka mums būtu kaut kāda iespēja ņemt varu, un pēdējās partijas mērķis nav ņemt varu, pēdējās partijas mērķis ir vienkārši mainīt šo varu, nevis nākt ar kaut kādu savu, bet vienkārši atnākt, izmainīt un atdot varu tautai. Pavisam vienkārši, jā. Nevis oligarhiem, nevis tiem, kas stāv aiz partijām, bet atdot varu tautai. Tas ir mūsu reālais, ideālais mērķis, un tas ir tas, ko mēs darīsim. Un tas pārmetums par to, ka kādus cilvēkus jūs virzat uz priekšu, jums virzīt ekonomikas, ārlietas, iekšlietas, tas ir veco partiju trumpis, tas viņi saka, kādi mūsu te baigai kompetentie cilvēki, bet es gribu teikt, ka pēdējās partijas trumpis ir tas, ka mēs esam cilvēki no tautas, mēs esam cilvēki ar labiem nodomiem un ar tīru sirdsapziņu un tā tālāk. Un, tas izklausās varbūt smieklīgi, bet es tiešām tam ticu, un es tā domāju arī par sevi. Ir teksts vienkārši teikums, ka, piemēram, ja Saeimā būtu 100 ārsti, tas nenozīmē, ka Latvijā tiktu izveidot ideāla veselības aprūpe. Ja Saeimā būtu 100 juristi, tas nenozīmē, ka Latvijā būtu ideāla likumdošanas sistēma. Tā kompetences lieta, tas nav pats svarīgākais. Vērtības ir pirms kompetences, jo, ja cilvēkam ir nepareizas vērtības un augsta kompetence, tad viņš darīs nelietības. Ja cilvēkam ir, varbūt, pirmkārt ir vērtības, un tā kompetence ir kaut kur citur, tad viņš vienkārši neļaus darīt muļķības, neļaus darīt nepareizas lietas, neļaus darīt sliktas lietas.
Un tas ir tas, uz ko mēs ejam, un tas, uz ko mēs bīdamies. Ok, es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Tagad skatos čatā, šeit vairāk jautājumu nav. Vēl vienreiz paskatīšos, varbūt ir kāds jauns komentārs. Varbūt jau kāds jauns jautājums ir komentāros parādījies. Tāds mirkli. Aha, viens jauns komentārs ir. Man interesē, vai pēdējai partijai, Dāvis vaicā, man interesē, vai pēdējai partijai ir plāns turpināt savu aktīvo darbību vismaz kā domu biedru grupai arī tad, ja PP tomēr netiek iekšā Saeimā, lai gan vēlamu jums veiksmi. Pilnīgi noteikti. Jautājums ir par to, vai un kā tas notiks, vai tā būs burtiski pēdējā partija, bet saprotiet, ir idejas, un idejas dzīvo un nemirst. Un pat ja pēdējā partija kā forma, vai kā ļaužu kopums, vai kā sabiedriska organizācija, vai kā juridiska persona kaut kā nonīkst, vienalga tās idejas jau dzīvos. Nu, idejas, un tas ir galvenais, ka cilvēkiem ir idejas par to, ka tā varu sistēma ir sevi absolūti diskreditējusi, un ka esošās partijas nedarbojās tautas interesēs, un tāpēc mūsējā ir pēdējā, ka vienkārši to sistēmu ir jāmaina. Un ka tās idejas vienkārši dzīvo, un viņas turpinās dzīvot. Tā kā es esmu pārliecināts, ka tie cilvēki turpinās tās idejas virzīt uz priekšu. Un jautājums par to, vai tā būs tieši pēdējā partija, tas ir stipri sekundārs. Tās idejas dzīvos, un viņas virzīsies uz priekšu, un tas ir galvenais. Un tas ir vienalga, vai viņi nāc partija, vai pēdējā partija, vai vēl kaut kas. Tā kā tās idejas būs, un viņas attīstīsies. Tā kā tā. Es ceru, ka es esmu atbildējis visiem jautājumiem. Nē, vēl. Es atvainojos. Es nepamanīju, ir vēl jautājumi parādījušies. Tā. Pauze. Skatos uz jautājumiem. Tā. Kā panākt sieviešu līdztiesību Latvijā? Aina vaicā, kā panākt sieviešu līdztiesību Latvijā? Sieviešu līdztiesību Latvijā. Es domāju vienkārši tas darbs, es neredzu, es domāju, ka tas darbs, kas ir uzsākts, tas ir dažādas sieviešu organizācijas, kuras par to cīnās, un vīrieši, kas ir arī turpatās iekšā, tajās organizācijās un cīnās par to, ka vienkārši tas darbs ir jāturpina. Jāturpina darbs ar domas mainīšanu. Vienkārši tas ir jāturpina. Es nedomāju, ka ir kaut kas īpaši būtu vajadzīgs vēl. Es pats esmu viennozīmīgi par līdztiesību, un tā kā es esmu darbojies gan krīzes centrā Skalbas, gan strādājis ar vardarbīgiem vīriešiem, gan vardarbībā cietušām sievietēm, un tur šie līdztiesības jautājumi tiešākajā veidā nāk augšā, un es skaidri zinu, ka tā ir lieta, kas ir jāvirz uz priekšu. Es nedomāju, ka īpaši, teiksim, no Saeimas puses kaut kam vēl vajadzētu būt. Vienkārši varbūt stiprināt to apziņu. Un es varu būt viens no tiem cilvēkiem, kas to dara, jo tas ir mans domāšanas veids. Es neesmu varbūt bijis ļoti, ļoti aktīvs cīnītājs šajā te frontē, bet viennozīmīgi tas ir mans domāšanas veids. Tā kā vienkārši tas ir jāturpina tas, kas tiek darīts. Krievs vaicā, ko tu domā par citautiešu tiesībām Latvijā? Ir vairākas lietas. Pirmkārt, citautiešu tiesības. Kā tas ir noformulēts? Ja tas jautājums, es uz viņu skatos tieši tā šauri, citautiešu, tas ir respektīvi tie, kam ir cita tautība, nevis nepilsoņu tiesības, jo tie varētu būt divi dažādi jautājumi. Citautiešu tiesībām Latvijā ir viennozīmīgi, ka Latvija ir tā vieta, kur ir tā vienīgā vieta, kur latviešu valoda vai latviešu kultūra var dzīvot, augt un plaukt. Bet citautiešu tiesībām ir tas, ka viņiem citām tautām ir tiesības arī kopt savu kultūru. Jautājums par to, cik lielā mērā tam ir jābūt atbalstītam vai bremzētam no valsts puses. Prioritāte, protams, būs latviešu valodai, bet
Citām tautām, tik kamēr viņi ir pilsoņi, citas tautas tiesības ir identiskas. Ir tiesības kopt savu valodu, mācīties savā valodā un tā tālāk, protams, bet no otras puses ja citas tautas dzīvo šeit, šeit ir tā vieta, vienīgā vieta, kur ir latviešiem dzimtene, vienīgā. Tā būs prioritāte, un es domāju, ka, vienkārši tā ir, un es domāju, tā tam ir jāpaliek. Un ja es dzīvotu citā valstī, tad es domāju, es atbalstītu to, ka, tai vietējai valodai ir prioritāte. Un es domāju, ka tas ir normāli un saprotami. Tā, kur jūs liksiet, Vilnis Kurpa vaicā, kur jūs liksiet budžeta naudu, kas pienākās partijām, ja tā saņems 2% balsu? Šis jautājums ir atbildēts, neatceros vai pēdējā, vai loģiski politiskajā traktātā, vai 4000 zīmju programmā. Viennozīmīgi tas ir pateikts, ka šo naudu, ja mēs tiksim pār 2%, saņemsim finansējumu, tad mēs viņu ziedosim bērnu slimnīcai. Vai bērnu slimnīcas atbalsta fondam. Juridiski neāns, bet principā bērnu veselībai, tā kā tas ir skaidri atbildēts. Tā, Webjuris vaicā, kā ir ar komunikāciju ar tā saucamo pensionāru vēlētājiem? Viņu domāšana un dzīves uzskati taču stipri atšķiras no tādiem, kā mēs, personīgā pieredze. Jā, tā ir, viņi atšķirās, bet un ļoti bieži ir tā, ka viņos ir ļoti liels aizvainojums iekšā par to, ka, ka viņi ir daudz darījuši un pēc tam viņi ir tā kā izmest mēslē, ne? Bet, ir interesanti ir tas, ka ja tam pirmajam aizvainojumam tiek pāri, ja ar viņiem sāk runāt par to, ka, bet ir kaut kāda nākotne jautājums, kam, vai ir iespējams kaut kādā veidā, vai jūs tiešām gribat, lai jums ir lielas pensijas, bet par to, lai bērni iet skolās, vai jūs gribat par to, ka jūsu mazbērniem tiek laupīta veselības aprūpe, vai jūsu mazbērniem vai mazmazbērniem tiek atņemtas izglītošanās tiesības. Tad es domāju, ja tādā veidā ar viņiem runā, tad tas ir iespējams. Ir iespējams tā kā saprast, panākt kaut kādu saprašanos. Ir iespējams to izdarīt. Un es ticu, ja ar cilvēkiem runā, un ja viņus uzklausa, tad var sarunāt. Tā bija jautājumi es atbildēju, un Viktors vaicā, tas droši vien tad ir pēdējais jautājums, kāpēc vēl aizvien nav noorganizēta PP deputāta kandidāta tikšanās ar potenciāliem partijas atbalstītājiem, iekavās nejaukt ar vēlētājiem Rīgā? Šāda tikšanās laiku pa laikam tiek organizētas šur un tur, varbūt viņas nav izskanējuši ļoti skaļi, bet viņas notiek, un tad viena būs nākošo trešdienu. Ziņas tas ir klubā, ja es nemaldos, Piens, Brijāna ielā. Un trešdienas pēcpusdienā, sākot no apmēram 7, ja nemaldos, vajag sekot informācijai pēdējās partijas mājaslapā, tā kā šī tikšanās būs trešdien. Tas nav vairs tālu. Tā, laikam viss, vairāk jautājumus neredzu. Ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem. Ceru, ka šis pirmais video čats ir kaut cik veiksmīgi noritējis. Mēģināsim to ierakstu saglabāt un ielikt arī vēlākajā aplūkošanai. Lai jums visiem labi beidzās. Lai mums arī labi beidzās. Paldies, laimīgi!